Jā, ko mēs tagad te redzam? Vai kāds aprakstīs? Šeit tiek sūtīts video no datora uz mobīlo, caur Wi-Fi. Un tāpat arī šeit no aizmugurējās kameras, mobīlo telefona aizmugurējās kameras var sūtīt uz PC. Kā mēs agrāk runājam, kas te īstenībā tiek rādīts, ir, nu, teiksim, tie iedīgļi televīzijas stacijā tavā kabatā? Jā, mums ir doma, ka mēs varētu piedāvāt arī produktu, ka jebkurš, kuram ir šāds mobilais telefons ar kameru, vai, teiksim, Nokia vai piemēram šāds, var vienkārši paņemt šādu telefonu un, ja kaut ko ierauga uz ielas, kādu notikumu vai kādu suni vai kaķi interesanti, vienkārši ņemt viņu filmēt. Un šis video reālā laikā tiks nosūtīts uz mājaslapu, daudz cilvēku varēs apskatīt. Teiksim, piemēram, tāda praktiska pielietojums, ja mēs domājam, ka tagad drīzumā būs dziesmu svētki, un, teiksim, Latvijas televīzija filmēs tur tas, kas viņiem interesēs, un tur, kur būs varbūt jau jaunais prezidents vai prezidenta un visi tādi, bet šeit varētu, teiksim, Kuldīgas kora fans ierasties ar savu savu telefonu un sekot dzīvā ēterē parādīt, kā Kuldīgas koris nosoļo garām. Varbūt vēl interesantāk, kāds no kora dalībniekiem varētu ierasties uz savu telefonu un filmēt no tās puses. Jā. Tātad pamatā šitā ir tautas televīzijas sistēma, kas tiek attīstīts. Tas vairāk ir videozvans, ko var rādīt. Jā, viņš tiek demonstrēts kā videozvans, bet viņš apmēram tāds arī izskatītos, ja viņš tiktu... Faktiski tajā gadījumā mēs neskatītos šo video uz telefonu, bet es būtu operators, kas filmē. Un tad tūkstošiem lietotāju skatītos šo video jau uz weblapā, mājaslapā. Šitādā tiek apmēram, kā tur mēs redzam. Jā, apmēram. Laikam ar tīklu. Jā. Viņš iemīgi. Bet tas jau, protams, nav tas, kas tiks tagad ir rādīts Japāņiem. Nē, tas ir kaut kas, kas... Šitas ir vecais. Jā. Protams, mēs izmantojam jau kaut kādas jau esošās tehnoloģijas. Viņas jau līdzīgas, tāpēc mēs rodās jaunas idejas, un tāpēc mēs mēģinam un testējam. Tas dēkrēš.